Senos laikos bija paradīze. Paradīzē viss bija labi. Tur auga koki, un tur dzīvoja arī Ādams un Ieva. Dzīvoja arī čūska. Un čūska bija noskatījusi koku, kurā auga auglis, un ko Dievs bija noteicis neēst un negrozīt. Tas koks bija atzīšanas koks, un tadreiz atnāca Ādams, sēdēja zem koka un vienkārši skatījās visu riņķi. Tad atnāca Ieva, mīļi pieglaudās Ādamam, sēdēja vienkārši. Un tad čūska runāja uz Ādamu. Ādam, ņem šo augli! Tādams tikko neredzēju. Ādam, tu kļūsi arvien bagātāks un bagātāks, ņem šo augli, ņem! Tu būsi visdižākais no visiem Ādamiem. Tirti, Ādam! Vai es kaut ko dzirdu? Un tad čūska runāja uz Ievu. Ieva, ņem šo augli, tu būsi viskaistākā no visām sievietēm. Tev vajag šo augli un vēl vienu, un vēl vienu, un vēl vienu, un vēl un to, bet sāc ar šito augli. Ak, kā es vēlos to augli! Tūlīt pat! Kādu augli tu runā ar mani? Teica Ādams. Jā, protams, ar tevi! Bet auglis jau nāca, tas auglis nāca uz Ievu, un kopš Ievai un Ādamam bija auglis, vairs nekas nebija kā senāk. Ja sākumā pazuda paradīze, un tad atvērās vārti, un Ādams un Ieva tika izraidīti uz mūžīgiem laikiem no paradīzes. Ko mēs tagad varam? Tā nu klīst kopā ar raudošajiem cilvēkiem pa pasauli, un tas viss turpināsies tik ilgi, kamēr viņi iekāros tos augļus. Atkal un atkal.